Lai arī daudz mūsu valsts uzņēmēju sirdīs valda ne tās ekonomiski pozitīvākās noskaņas, Skonto izstāžu hala bija burtiski piepildīta ar aktīviem, rosīgiem Latvijas uzņēmējiem. Prieks skatīties, ar ko tik mūsu tautiešu veiklās rokas un prāti nodarbojas. Protams, izstādē pieejami kalni ar visdažādāko ēdmaņu un gardumiem, visādi rokdarba meistaru veikumi, drēbes, aksesuāri, patiešām glītus un mīlīgas koka rotaļlietas. Arī interesants šķidrās ziepes, kas iepildītas pumekā. Šajā ražotas Latvijā 2010 izstādē piedalījās gandrīz 300 dažādu Latvijas uzņēmumi, un te bija tiešām daudz raibu un interesantu lietu, ko redzēt. Taču mēs, protams, starp šiem dalībniekiem centāmies atrast tos novatoriskākos un modernāk domājošos tehnoloģiju jomā, un atradām arī. Iepazīsimies ar dažiem no viņiem. Lūk, pavisam nopietns projekts Smart Systems Latvija ar vēl nopietnākām transporta monitoringa sistēmām. Uzņēmums ir 100% Latvijas uzņēmums, un mēs ražojam Latvijā preces, kas ir domātas automašīnām. Ir vairākas kategorijas, kurās mēs to pielietojam. Tātad ir mazās iekārtiņas, varbūt ir redzams, tās ir iekārtas, kas ļauj kontrolēt transporta līdzekļu atrašanās vietu un visu ar to saistīto informāciju. Tātad ir iespējams zināt, kur viņš ir bijis, kad viņš ir sācis darbu cilvēks mašīnā, kad viņš ir beidzis darbu, cik viņš pa dienu ir nobraucis kilometrus, cik ir degvielas iztērējis. Tātad transporta kontrolas sistēma, tas ir viens no produktiem, ko mēs taisam. Tas, ko jūs šeit tagad uz doto brīdi redzat, tas ir konkrēti domāts vairāk jau neatliekamai palīdzībai. Šeit ir dispečera darba vieta, kas pieņem zvanu, un tas pats uzreiz tā pati informācija automātiski aiziet uz mašīnu, lai cilvēkam ārstam mašīnā nav jātērē laiks uz to, lai noformētu izsaukuma karti tā saukto. Viņam uzreiz ciparu formātā tas viss ir uz ekrāna, un viņš var izdrukāt ārā uz automašīnas printera. Viņš var pildīt savas tiešās funkcijas, iet pie pacienta un viņu ārstēt. Uz doto brīdī, ja runāt par konkrēti operatīviem dienestiem, ir aprīkota visa valsts policija. Tuvākā laikā tiks aprīkota visa neatliekamā medicīniskā palīdzība. Šeit uz ekrāna jūs redzat Vidzemes reģions, kurš ir aprīkots ar visas mašīnas. Un ir daļēji aprīkots ugunsdzēsības dienests, ir ļoti daudz pašvaldības policijas aprīkotas. Mēs tomēr esam lepni par to, ka mēs esam Latvijā un par to, ka mēs varam ražot šeit Latvijā. Ka visu laiku nepārtraukti runā, ka ir slikti. Mēs esam reāli dzīves piemērs par to, ka tomēr arī Latvijā var kaut ko taisīt, un mēs gribam vienkārši par sevi atgādināt, ka mēs esam, un ja kāds par mums vēl nezina, tad šeit mēs esam. Lūk, vēl kāds pašmāja IT speciālisti izdomāts un virzīts interneta vides projekts. Anazana. Tā ir sistēma, kas ļauj tās lietotājiem bez maksas izveidot pašam sev mājaslapu, kā arī dod iespēju nopelnīt veidojot mājaslapas citiem un piesaistot jaunos sistēmas lietotājus. Mums Latvijā tapa jauns produkts, kas ir inovatīvs risinājums interneta projektiem. Tas nozīmē, ka mēs varam izstrādāt praktiski jebkādu mājaslapu vai interneta veikalu vai kaut kādu, varbūt katalogu, galeriju, intranet sistēmu, un to visu atļauj izdarīt Anazana. Veidojot Anazana sistēmu, cilvēks var ļoti radoši pastrādāt. Un visas tās savas idejas, kas viņam galvā sanāk, vai kaut kādas domas, viņš var parādīt internetā. Mums pašlaik Latvijā ir reģistrēti ap 5000 lietotāju šim produktam. Ir mazi uzņēmumi, ir arī vidēji uzņēmumi, ir arī diezgan lieli un pazīstami uzņēmumi, tādi kā spodrības rūpnīca, saldusgotiņu, saftehnika rūpnīca, kartupeļu asociācijas, visdažādākas meistardarbnīcas, kas nodarbojas ar visādiem roku darbiem. Latvijas tirgus diez vai mums atpelnīsies, tāpēc mēs Latvijā taisam to kā pilotu projektiņu ar tik nelielu samaksu. Galvenais mūsu mērķis ir arī parādīties ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Nākamais uzņēmējs, ar kuru iepazināmies, pārstāv virtuālo ceļojumu aģentūru. Cik smalks nosaukums, tik smalks arī viņu piedāvātais produkts. Virtuālās pastaigas visdažādākajās vietās ar 360 grādu panorāmas skatu. Vecrīga, Liepāja, Rundāles pils, Jūrmala, Žirafju māja zoodārzā, Līgo svētki Turaidā un tā tālāk. 7 gadus jau nodarbojamies ar šīm virtuālajām lietām, vidēm. Pirmais bija virtuālā Vecrīga, pēc tam Rundāles pils. Un tā lēnā garā vācam
tādu formātu reportāžas par dažādām tēmām, notikumiem, vietām. Punktieris galvenais ir cilvēku iegremdēšana iekšā tajā vietā, ko mēs attēlojam. Pamatā ir 3-dimensija fotogrāfija, kas ir kā sfēra, kurā cilvēks nokļūst pašā vidienē. Un tad tālāk ar peles vai kāda cita rīka palīdzību skatās, grozās apkārt, atrod kaut kādu interesantu saturu, interaktīvu, klausās gida komentārus vai klausās fona skaņas un tā pārvietojās no vienas vietas otrā un gūst pilnu priekšstatu par to vietu, par ko mēs stāstam. Mēs arī veidojam tādu interesantu produktu, kas ir tapis šeit, Latvijā, un palīdzam arī, mums ir tā doma palīdzēt Latvijas ražotājiem reprezentēt sevi pasaulē caur tādu virtuālo iegremdējošu tehnoloģiju palīdzību. Dodieties uz mājaslapu www.virtuallatvija.lv un pamēģiniet arī jūs kādu no šiem vizuāli pievilcīgiem virtuālajiem ceļojumiem. Vēl šajā izstādē Ražots Latvijā 2010 piedalījās arī Mana pasta stacija, jeb pašapkalpošanās pasta iekārtu izstrādātāji. Ieej lielveikalā, atrodi šādu pasta staciju, ekrānā ievada saņēmēja adrese, samaksā un ieliec savu sūtījumu kādā no skapīšiem. Un lūdzu, jūsu paciņa pasta sūtījumam ierastajā termiņā nonāks pie saņēmēja. Vienkārši un ērti. Fiziski viss aprīkojums un programmatūra ir radīta tepat Latvijā. Malači! Un, lai pabeigtu mūsu ieskatu izstādē Ražots Latvijā 2010, vēlējāmies jūs iepazīstināt vēl arī ar varenu pozitīvo Rudolfu. Vienkāršu Latviju darba rūķi ar prasmīgām rokām un centīgu prātu, kas jau vairāk kā 6 gadus tapina eko putnu būrīšus. Smaidi vai nesmaidi, uz šo putnu būrīšu dizainu Rudolfam pieder Latvijas un Eiropas mēroga patents. Kad es pirmo reizi pie Dailes teātra biju izstādē, viens pateica, es taisīšu, otrs pateica, es taisīšu, bet viens pačukstēja, paņem patentu. Es to izdarīju, paņēmu patentu. Un tā patentu valdē 2004. gadā, kad es saņēmu patentu, valde man piedāvāja, lai paņem Eiropas patentu. Es Eiropas patentu ar piereizi paņēmu. Pagāja gadi, es attīstījos un beigās izdomāju, ka vispār ne ar dībelēm, ne ar naglām, bet visu to darbu vajag darīt bez nekādām naglām. Un izgudroju to pārfalts, un dibentīši ieliekams tieši no augšas. Es jau sagaidu, gribu tā pati lielāku pasūtījumu, lai vismaz mūsu Latvijas prece ieiet Eiropā. Tas ir tiešām, visi priecājas. Man tas galvenais jau prieks, ka visi priecājas par manu darbu.